Labdien, mīļie autoskolas kursanti! Jūs ļoti labi zinat, ka jūs mums katrs esat ļoti svarīgi. No mirkļa, kad jūs ienākat pa autoskolas durvīm, līdz mirklim, kad jūs iznākat no CSDD ar vadītāju apliecību rokās. Un tad jau jūs dodaties plašajā pasaulē, bet mūsu sirsniņās jūs paliekat uz mūžu. Un tāpēc autoskolas kolektīvs kopā ar lielisko pasniedzēju Ivaru Lāci ir sagatavojis video lekcijas 4 grūtākās tēmas, lai mūsu esošiem kursantiem, kam šobrīd ir pārtrauktas apmācības uz mēnesi, un arī topošiem kursantiem palīdzētu sagatavoties teorijas eksāmenam. Rūpējamies par veselību, dezinficējam rokas, skatāmies video lekciju un sekojam līdz jaunumiem mūsu sociālos tīklos un gaidām jūs atpakaļ autoskolā. Tā, tagad runāsim par krustojumiem. Braukšanu krustojumos. Un ir tāds svarīgs noteikuma punkts, kas attiecās pilnīgi uz visiem krustojumiem. Ar luksaforu, bez luksaforu, galvenais ceļš, mazāk svarīgs ceļš, vienāds nozīmes krustojums nav svarīgi. Jebkurā krustojumā, kur ir griežoties pa labi vai griežoties pa kreisi, ir jādod ceļš visiem gājējiem, šiem te. Tad gājējiem, kur šķērso to brauktu, kurā mēs nogriežamies. Un arī riteņbraucējiem. Jā. Nu, tā kā te uz bildītes ir. Griežoties pa labi vai pa kreisi. Nu, tad, kad reizēm nepalaiž tas gājējs, teiksim, mācību laikā, mācību automašīnu, un tad, kad prastam braucējiem, kāpēc tu nepalaidi gājēju, tad parasti ir 2 veidi atbildes. Visbiežāk atbildi ir, tur nav gājēju pārējais. Tur ir kaut kas teikts pa gājēju pārējām. Nekas nav teikts. Tātad neatkarīgi no tā, vai ir gājēji pārēji vai nav, gājējiem ir priekšroka. Otra atbilde retāk, bet arī ir. Tas gājējs pa sarkanās gaismas gāja pāri. Arī pa luksusforu nekas tur nav teikts. Ja? Tātad pat, ja tas gājējs iet pie sarkanās gaismas pāri, arī tad viņam ir priekšroka. Tātad jebkurā kombinācijā, ja gājējs iet, mēs viņu laižam. Nu, kā vajadzētu tiem gājējiem rīkoties? Nu, ko nevajag darīt? Sāksim ar to, ko nevajag darīt. Nevajag provokacēt viņus uz pārkāpumu satiksmes noteikumu. Reizēm var būt tā, ka gājējs stāv iglas maliņā, šeit uz iepas, un gaida savu zaļo luksusforu signālu. Un tā kā automašīna iegriežas, apstājās, un tam gājējiem rāda roku, lai iet pāri. Nu, tad viņš ir aizies pie tā sarkanā. Ja? Tā darīt nevajag. Tad, ja viņš gadījumā stāv un gaida, brauciet garām viņam. Bet, nu, tomēr te uzmanās. Ja nu gadījumā viņš izdomā iet uz ielas, tad viņš būs jālaiž. Tad tos gājējus jau vajadzētu tā laicīgi. Tad pirms griešanās vēl te atrodoties, jau jāskatās, kas tur notiekās ar tiem gājējiem. Vai ir, vai nav. Ja ir, tad kādi viņi ir? Vai tādi jaunieši sportiskāki, vai varbūt ne tik sportiski tie gājēji tādi, jā, gados varbūt jau. Nu, tad jāsasai, paspēsim pirms viņiem vai ne. Nav obligāti jāstāv un jāgaida, kamēr būs tukša iela. Ja ir vairākas braukšanas jolas, tas gājējs tikai tagad sākt iet, varbūt mēs paspēsim pirms viņa aizbraukt. Braucam, negaidam. Tāpat kā no otras puses atkal tādi sportiskāki tie gājēji, lēnām griežamies, viņi te būs pagājuši garām. Nu, un viss turpinām braukt. Mums nav jāstājās. Ja gadījumā jāstājās, tad nestāvam šeit. Iegriežam iekšā. Ja ir zebra, pie paša zebras stāvam. Ja? Tā, lai mazāk traucē to automašīnu vadītājiem, kuri brauks taisni. Nu, ko nevajag darīt, ko reizēm arī dara. Gājējs iet pāri, un automašīna cenšas viņu apbraukt. Nu, to nevajag darīt. Iegriežam, piebremzējam, vai pat apstājamies, pagaidām, lai viņš paiet garām, un tikai tad turpina braukt. Tad pretējās pusēs nekur braukt iekšā nevajag, lai apbraukt gājējs. Nu, šādu noteikumu punktu dēļ, tādos kā eksāmenos,
neviens vien ir izkritis. Jā, jo atliks tādu gājienu nepalaist. Un nāksies vien uz eksāmenu nākamo reizi. Mēs nerunājam par to, ka arī gājējiem rāda zināmas briesmas varbūt. Tā, tagad par krustojumiem. Ja ir krustojums un sastrēgums aiz krustojuma vai pašā krustojumā, tad paliekam pirms krustojuma. Ja, tad nedrīkst krustojumu aiztaisīt ciet. Pat ja esam uz galvenā ceļa un krustojums mazāk svarīgi ceļi, tad stāvam pirms krustojuma. Tikai tad, kad tādā pusītē otrā ir vieta, tikai tad braucam pāri krustojumam. Tā, kā krustojumi dalās? Redz, te ir tā diagramma, kā viņi dalās, tad divās daļās – regulējami un neregulējami. Ja ir regulējumi krustojumi, nozīmē vai nu ar luksforu regulē, vai ļoti reti, kad tikpat kā vairs neredz, satiksmes regulētājs regulēt satiksmi. Un neregulējami vai nu ar priekšrocības zīmēm, norāda, kurš galvenais ceļš, kurš mazāk svarīgs ceļš, vai kur nekādas zīmes nav, tad sanāk vienāds nozīmes krustojumi. Tad ceļš, kur nav ne galvenā ceļa, ne mazāk svarīgi ceļi, abi ceļi ir vienādi. Tā, kā tad brauc krustojumos? Kā tiek dalīts? Tad pirmie brauc to automobiļu vadītāji, kuri brauc taisni, tie ceļi nedod nevienam. Viņi tikai brauc. Tie, kas griežās pa labi, tie ceļi dod tikai gājējiem. Tas, pa ko tikko runājām. Tie, kas griežās pa kreisi, tie ceļi dod visiem. Tātad gan pretī braucošiem, kas brauc taisni, gan pretī braucošiem, kas griežās pa labi, gan gājējiem. Tad iebrauc te krustojumā, tā kā uz bildīts ir, te apstājās pie aslīnijas un stāv tik ilgi, kamēr pretī vairs neviena tur nav braucošā. Un tikai tad drīkst griezties pa kreisi. Izpildu manevru. Ja vienlaicīgi arī no pretējās puses kāds griežās pa kreisi, tad viņi griežās viens otram netraucējot, tā kā te uz bildīts ir. Tad griežās šādi. Līdz ar to tas pretīm braucošais, kurš griežas pa kreisi, nav, viņam ceļš jādod. Izņēmums vienīgi lielākos, platākos krustojumos, kur var būt, ka pabrauc garām viens otram. Un tad griežās. Tad šī gadījumā būs jāplēš pretīm braucošais, bet tas jau jāskatās konkrēti uz vietas. Tieši kāds krustojums, kā tā satiksme tur ir. Ja ir gadījumā tramvajs. Pārfrāzējot mazliet Olivera dzīvnieku fermas populāro teicienu, ja visi ir vienlīdzīgi, tad kāds ir vienlīdzīgāks. Te to pašu varētu attiecināt uz tramvaju. Ja visi braucēji vienlīdzīgi, tad tramvajs vienmēr būs vienlīdzīgāks. Tad, ja viss ir vienādi, tad pirmais brauks tramvajs, jebkurā situācijā. Tā kā uz bildīts arī te ir ceļš ir viens, tad viņi visi ir vienādi, tad neatkarīgi no braukšanas virziena, pirmais brauc tramvajs. Tad tramvajs nogriezīsies pirmais, abi automašīnu vadītāji palaidīs viņu, pēc tam brauks tie automašīnu vadītāji, kuri brauc taisni un kuri griežās pa labi. Un pēdējie būs tie, kas griežās pa kreisi. Ja ir ar zīmēm, tad priekšrocības zīmēm tiek regulēti noteikts, kurš galvenais ceļš, kurš mazāk svarīgs. Šeit pirmie brauc tie vadītāji, kur ir uz galvenā ceļa. Tie, kas ir uz mazāk svarīgi, dod ceļu. Tad viņiem nav obligāti jāapstājās, nav obligāti jāstāv, bet jādod ceļš visiem, kas atrodas uz galvenā ceļa. Tā, kā rīkoties tad, ja ir vienāds nozīmes ceļu krustojums? Te ir spēkā labās rokas likums. Viņu kā labās rokas likumi grūti atcerēties. Ja braucot, brauksim pa labi, tad būs ļoti ilgi jādomā, uz kuru pusi jāgriežās. Jo nezinu, braucot jaunie vadītāji, tie, kas mācās arī kursanti, viņi nezina, kur labā puse apjūg. Ilgi domā, nogriežās tāpat uz nepareizo pusi. Vieglāk ir atcerēties vizuāli. Tātad nevis labās rokas likums, bet šī ir pleca likums. Ja šī plecā kāds brauc iekšā, tad viņam ir priekšroka tam braucējam.
Tā, nu reku pirmā bildīte ir. 3 automašīnas satikšās krustojumā. Visi vadītāji brauc taisnā virzienā. Tad pirmais brauks tas, kuram labajā sānā neviens iekšā nebrauc. Tad sarkanās automašīnas vadītājs aizbrauks pirmais. Tad labā pusīte atbrīvojās dzeltenās automašīnas vadītājam, un pēdējais būs zilās automašīnas vadītājs. Tur viss ir saprotams, viss ir vienkārši. Ja 4 vienlaicīgi piebrauks, un visi, tad nevienam labā pusīte brīva vairs nav. Kā tagad rīkoties? Tad 3 brauc taisni, bet viena automašīna griežas pa labu krustojumā. Tad pirmais brauks tās automašīnas vadītājs, kuram vismazāk pa krustojumu jābrauc. Šī gadījumā pretī dzeltenās automašīnas vadītājs. Tad viņš aizbrauks pirmais, viņam tikai stūrīts jānorāj pa krustojumu, aizbrauks viņš, un tad atkal pēc labās rokas likuma zilā, dzeltenā, sarkanā automašīna. Nu, kāds tagad būs jautājums? Ko darīt, ja visi brauc taisni no visām 4 pusēm? Pie mums vienādas nozīmes krustojumi nav īpaši populāri. Ja? Parasti, cik viņi ir, tās tādas mazas, necils ieliņas ir. Un līdz ar to tāda iespēja, ka 4 automašīnas vienlaicīgi satiksies, ir visai neliela. Bet ko darīt, ja tiešām tā atgadās? Tātad te nekādu noteikumu vairs nav. Te pašiem vadītājiem ir jātiek skaidrībā, jāvienojās kaut kādā veidā. Ja, tad pirmais noteikti brauks tas, kurš būs vai nu drosmīgāks, bezskaunīgāks, uzņēmīgāks, vai kuram lielāka mašīna varbūt vai briesmīgāka. Ja, tad pašiem ir kaut kā jāvienojās. Uzdevumos ir tāds jautājums. Tur man jāpārcelt. Ja. Tā, es šo nost. Krustojums. Vienkārši krustojums. Un 3 automašīnas. Tie esam mēs. Mums tā kā jāgriežās pa kreisi. Viena automašīna brauc taisni, otra arī brauc taisni. Un tagad ir jautājums. Kurš pēc kārtas pārbrauksiet krustojumu? Pirmais, otrais vai pēdējais? Tātad te parasti domas dalās. Lielākā daļa parasti uzreiz atbild, brauksim pirmie. Mums labā pusīti brīvi, nekas mums netraucē, mēs braucam pirmie. Gluži tā nebūs. Ja? Te manevrs sastāvēs no 2 daļām. Tātad sākums. Pirmais uzsāks braukt tas, kuram labā pusīte brīva. Labā pusīte brīva mums. Mēs sākam braukt pirmie. Iebraucam krustojumā. Un tagad otrais punkts nāk. Tātad jāņem vērā. Griežoties pa kreisi, ir jādod ceļš pretīm braucošā automašīnu vadītājiem. Tātad iebraucam krustojumā, bet krustojumu nepārbraucam. Mēs palikām krustojumā. Tātad mēs tur stāvam. Tagad aizbrauks pirmās automašīnas vadītājs, viņam labā pusīte atbrīvojasies. Pēc tam aizbrauks otrās automašīnas vadītājs. Un mēs pārbrauksim krustojumu pēdējā. Tātad uzsāksim pirmie, bet pabeigsim pēdējā. Un jautājums bija, kurš pēc kārtas pārbrauksiet, nevis kurš uzsāksiet. Ja, uzdevumos tādi jautājumi ir daudz. Ja. Un visur, kur tie uzdevumi ir, ar šādiem jautājumiem, tur nevajag pagrābt uzreiz no vidas kaut kā, mēs tur trešie būsim. Ja, mēs šeit vajag iziet visu to ķēdīti. Kurš pirmais, kurš otrais, kurš trešais, kamēr tiek tā kā līdz mums. Pēc tam vairs neinteresē, kas tur tālāk, kas aiz mums notiekās. Līdzīgi, par tiem vienādas nozīmes krustojumiem runājot, mums, Rīgā savu laiku sanāca nodarbībā braukšanas.
Ziepnieku kalnā tur bija tāds krustojums, ka 3 automašīnas vienlaicīgi satikās. Šāds te. Tātad tie bijām mēs. Mums vajadzēja braukt tur. Vēl viena automašīna griezās pa kreisi, un vēl viena arī pa kreisi griezās. Šādā krustojumā satikāmies. Un interesanti bija tas, ka tās visas 3 bija mācība automašīnas vienlaicīgi. Kā tikām skaidrībā? Te mēs bišķi piepalīdzējām saviem braucējiem. Te bija instruktori, pazīstama sieviete, rādīja, lai viņa brauc pirmā. Aizbrauc viņa, pēc tam aizbrauc otra automašīna, mēs aizbraucām pēdējie. Var gadīties, mēs būtu ļāvuši tiem saviem braucējiem tikt skaidrībā, mēs jau tagad stāvētu tenī krustojumā. Tā, ejam tālāk. Tā, ja esat nepazīstamā vietā, svešiem ceļiem un krustojums un esat pārliecināti, ka jums ir priekšroka, zīmes nepamanījāt, tad nav īsti pārliecība, ka mums ir galvenais ceļš. Tad vadās pēc principa, ka gudrākais piekāpjas. Tātad, ja neesat pārliecināti, ka esat uz galvenā ceļa, tad uzskatiet, ka esat uz mazāk svarīgu ceļu. Tad labāk lieku reizi kādu palaist priekšā, kad varētu it kā to arī nedarīt, nekā kādam izlīst priekšā, kad galīgi to nevajadzētu darīt. Tagad pāriesim pie regulēšanas. Regulēt var 2 veidos. Tātad viens ir ar luksaforiem var regulēt. Šeit kādi tie signāli ir, tādi viņi ir jāizpilda, nekādas citas iespējas te nepastāv. Un otrs regulēšanas veids ir, ja satiksmes regulētājs regulē. Šī gadījumā visu, ko liek regulētājs darīt, viss ir jādara. Pat, ja pretrunā ar jebkuriem satiksmes noteikumiem ir. Ja ir, teiksim, krustojums, zīme, tas saucamais ķieģelis, ka braukt nedrīkst, zīme iebraukt aizliegts, kurai nav izņēmuma, kur nedrīkst garām pabraukt, bet regulētājs rāda, ka jābrauc zem zīmes, brauciet. Tad viss, ko regulētājs liek darīt, viss ir jādara. Tātad šī gadījumā viņš pa visu atbild, viņš viss regulē. Regulētais signāliem pakļaujās arī operatīvie transporta līdzekļi. Teiksim, brauks ātrā palīdzība ar sirēnām. Ar luksvaru sarkano signālu viņi drīkstēs braukt, bet ja būs regulētais un rāda, ka nedrīkst, tad arī operatīviem nāksies apstāties, gaidīt signālu, kurš viņiem ļaus braukt tālāk. Tātad pat, ja pretrunā ar luksvaru zīmēm vai ceļa apzīmējumiem, tad regulētājs, ko liek, to dara. Ja ir vienlaicīgi satiksmes regulētājs un luksvars krustojumā, tātad luksaforu vairs neskatāmies. Skatāmies tikai regulētāju. Tātad neatkarīgi kāds luksforā signāls. Kāda luksfora ir? Tagad tā vienkārši izskrienot cauri. Tātad tas pirmais ir parastais luksfors. Ja ir vairākas braukšanas joslas, regulē visas joslas uzreiz. Tad var būt stāvs, var būt guļas luksfors, tā signāliem nozīme nemainās. Vienkārši guļas uzliekēja krustojums, kaut kur virs krustojuma, lai kāda lielāka braucēja, nepaķer līdz to luksforu. Nākamie luksfori ar papildu sekcijām. Papildu sekcijas, tas bultiņas saucās. Tādā virzienā drīkst braukt tikai tad, kad bultiņi deg. Nākamie luksfori. Tā ir bezkonflikta regulēšanai. Jelgavā tāda nav, Rīgā ir. Tāda luksforu ir diezgan daudz. Tad šī gadījumā luksfors visas joslas regulēja ar vienu luksforu. Te katrai joslai savs luksfors. Teiksim, pie stacijas Rīgā ir vairākas joslas, katrai joslai savs luksfors. Katra josla regulējās atsevišķi. Tas ir pie vārtiem. Zaļš vai sarkans. Ja esat bijuši Prāgā, tad parasti turists ved uz šaurāko Prāgas ielu, kas tiek regulēta luksforu. Tā, varbūt arī jūs tur esat bijuši. Tur gan gājējiem tiek tā satiksme regulēta, jo iela apmēram ir tik plata. Un 2 gājēji pretīm ejoši vienlaicīgi samainīties nevar.
Un tagad tā iet cauri mājai, kur apakšā ir restorāns, un redzēt nevar, vai tur pretīm, ka nāk vai nenāk kāds. Nu, tā gāja plūsma, regulē Luxfors. Ja kāds nāk, ieslēdz podziņu, lai pretējie nenāk. Tā, tie divi ir maņvirziena satiksmē. Nu, tāds vienīgais, laikam, Luxfors, kur tā tiek regulēta satiksme Rīgā, Vecmegrāju tilts. Tas ir tramvaju Luxforiņš. Tie ir divi dzelzceļa pārbrauktuviem. Varbūt tā, ka divi pārmaiņas sarkani mirgo, varbūt tā, kamēr sarkanie nemirgo, mirgo balts pa vidu. Un tas ir vai nu prāms, vai paceļamais tilts, vai nu viens mirgo sarkanis, vai divi pārmaiņas sarkani mirgo. Jā, ir kāds simboliņas Luxfora attēloti. Nu, tā kā te uz bildītes. Jā, tie laikam ir gājējiem labi pazīstam Luxforu. Tad, ja iet cilvēks ar kājām, tad viņš parasti pat uz to lielo Luxforu neskatās, kāds tur signāls augšā gaida tik zaļo cilvēciņu. Kā cilvēciņš iedegās, tā iet pāri. Kas tur lielajā ir, viņiem neinteresē. Un tieši to pašu varētu teikt par automašīnu vadītājiem. Viņi neskatās uz to zaļo cilvēciņu, skatās savu zaļo signālu. Kā iedegās, tā arī drīkst braukt. Nu, varbūt arī ritiņbraucējiem savs Luxfors. Nu, tagad par pašiem signāliem pāriesim. Zaļais signāls. Viss ir atļauts. Drīkst braukt, viss notiekās. Bet tagad tāds brīdis varbūt nevisai patīkams. Ja ir priekšai krustojums. Un mēs tagad tuvojamies pa taisnu ceļu krustojumam, un tur ir Luxfors, un mums deg zaļais signāls. Viņš ilgi jau tur deg. Ja, tad tuvojamies tam krustojumam, un tagad mazliet tāda neskaidrība ir, kā rīkoties tālāk, jo viņam katru brīdi būtu jāpārslēdzās uz dzelteno. Bet vēl zaļš deg, un tad nezinu, ko nu tagad darīt. Vai laiks jau sākt samazināt ātrumu, ja nu pārslēdzās, lai nav tur ļoti asi jābremzē, varbūt pretēji spiež virsū, ja nu pārslēdzās, lai tomēr paspēju izskriet cauri, nu, varbūt brauc tā kā brauc. Agrāk bija labi. Labs risinājums šai problēmai, kur neapzinīgie vadītāji gan sabojāja. Bija tā, ka gandrīz visos Luxforos bija, tagad tas zaļais uz beigām gāja, ka viņš tulīt pārslēgsies zelteno, viņš nomirkšķinājās, tā nomirgoja. Nu, tad tie braucēji, kas bija tuvu pie krustojuma, varēja turpināt braukt, tie, kas bija gabaliņi tālāk, tiem jau jāsāk samazināt ātrums. Forši, viss ļoti labi. Problēma atrisināt. Bet kas notika reāli uz ceļa? Pilnīgi pretējs efekts tika panākts. Ja, tad, kad tas zaļais nomirkšķinājās, tie, kas bija gabaliņi tālāk, viņi spieda virsū, palielināja ātrumu, lai paspētu vēl izskriet pēc dzeltenā cauri. Tad pilnīgi pretējs efekts tika panākts. Nu, tāpēc tos mirgojošos Luxfors vairs neizmanto. Ir viņos sastopami, bet nav īpaši daudz. Nu, šajā gadījumā labi patika divās pilsētās, kā bija satiksme organizēta, lai risinātu šo problēmu. Viena bija Bankoka, un otra tepat Pēterburga blakus. Viņiem sekundes skaita apakšā, cipariņu skaita, cik ilgi degs gan sarkanais, gan zaļais signāls. Tad pa gabalu braucot jau redz, cik sekundes jau tur palikušas ir. Un tad attiecīgi var rīkoties, vai nu sāc samazināt ātrumu, vai turpina braukt. Tā, dzeltenais signāls. Dzeltenais ir aizliedzošais signāls. Jāsaka, gan diezgan nepatīkams signāls, jo tad pie dzeltenā signāla krustojumā iebraukt ir aizliegts. Bet ir izņēmums. Ja iedegoties dzeltenajam signālam automašīnu var apturēt tikai asi bremzējot, tad tomēr drīkst braukt caur dzelteno signālu. Kā rīkoties? Kurā brīdī ir jāstājās, kurā nav jāstājās? Nu, tādu špikerīti jums iedošu priekš uzdāmiem. Jā, tad apstāšanās ceļš. Automašīnai braucot ar ātrumu 50 km/h. Ir apmēram 30 metri. Jā, to varēja tādā rāmītī ievilkt iekšā. Tas uzdāmiem būs vajadzīgs. Kā jautājums var būt uzdots? Jūs brauciet ar ātrumu 20 km/h. Ja. Nē, 50 km/h. Ātrums 50 km/h, 20 metrus pirms krustojuma.
iedegās dzeltenais signāls. Ko nu darīsim? Bremzēsim vai brauksim caur dzelteno? Tātad, ja sāksim bremzēt, mums ir vajadzīgi 30 metri, lai automašīna varētu apstāties. Tur ir tikai 20 metri palikuši. Ja sāksim bremzēt, mēs paliksim krustojumā. Mēs nenobremzēsim līdz krustojuma sākumam. Ja, tad braucam cauri, nestājoties. Vai cits jautājums? Ātrums 40 km/h. 30 metrus pirms krustojuma iedegās dzeltenais. Ko darīsim? Bremzēsim vai brauksim? Šī gadījumā brauksim. Ja uz 50 braucot ar 30 metros apstāties, tad uz 40 braucot jau mierīgi apstāsimies. Tad uzdevumās vai nu viena vai otru pusīti pamainās. Vai nu metri, vai nu ātrums. Tad attiecīgi jākombinē ir. Bet šie 30 metri, tie lai paliek priekš uzdevumiem. Uz ceļa nesākat metrus mērīt. Uz ceļa pēc izjūtas tomēr. Tā pašam jājūt, vai var, vai nevar. Ja, tāpat tās arī tuvojoties krustojumam, ja tas zaļais ilgi deg, jau laicīgi vajag pastīties salona spogulītī, kas aiz mums notiekās. Ja, tad vai tur ir kādi transporta līdzekļi, ja ir tad kādi. Ja tur kādas vieglās automašīnas brauc, viņas varbūt tāli ir, tad jau var arī mazliet asāk to brēmas piespiest. Bet ja kāda lielā kravas automašīna brauc un ļoti tuvu aizmugurē, tad noteikti bremzēt nevajag. Jo viņi nevar tik asti nobremzēt kā vieglās automašīnas. Tad pastāv liela iespēja, ka krustojumi pārbrauks abi kopā. Smagais vienkārši ieskrēs aizmugurē, jo viņi nevar nobremzēt tik asti. Savu laiku mums bija seminārs, ko rīkoja CSDD Rīgas filiāli. Tas bija seminārs Jelgavā, kur bija savākti zālē pasniedzēji, instruktori no visas Jelgavas apkārtnes. Un tad CSDD darbinieki demonstrēja ierakstus no eksāmena automašīnām. Kādas kļūdas eksāmenā, ko nepareizi dara. Un viena daļa no tiem ierakstiem bija attiecās ar uz dzelteno signālu. Es to vienu atceros. Rīga, Mūksals iela, ar Buri ielu krustojums. Ja, tad divas braukšanas joslas, Luksfors, zaļā gaisma deg. Brauc eksāmena automašīna, no kuras tiek filmēts. Aiz viņas brauc Mercedes, un Mercedesam blakus Volvo brauc. 3 automašīnas. Tad filmēts tika no eksāmena automašīnas. Ātrums uzrādās, viss kā ātrums 50 km/h, viss tā kā vajag, viss ļoti labi, viss pareizi. Un te pārslēdzās uz dzelteno. Tā eksāmena automašīna uz vietas palika. Laikam, cik spēku bija, ar tādu tik nospiests bremžu pedāls. Viņa tā, pilnīgi tā, uz vietas. Aizmugurē Mercedes brauc, knapi sabremzēja. Viņš tur gandrīz aizmugurē ieskrēja, tur pa matu tiesa. Ja, Volvo, kas bija blakus Mercedesam, kā brauca, tā viņš tur dzelteno arī aizbrauca. Šo ierakstu rādīja. Pēc šī brīdī tas pretendents, kurš liktu eksāmenu, viņš izkrita eksāmenā. It kā rīkojās pareizi, dzeltenais signāls ir aizliedzošais, bet viņam bija jāizvērtē, ka tomēr tasā bremzēšana bija daudz bīstamāka nekā braukšanas ar to dzelteno. Labi, ka tur Mercedes aizmugurē brauc. Būtu tur kāds smagais brauc, tad tā braukšana būtu beigsies noteikti pavisam savādāk. Ņemties Volvo, nevienam nekādu bīstamību nerādīja, neizraisīja. Kā brauc, tā viņš aizbrauc. Viss normāli. Tad tikai laiks var šeit tuvojoties, jau laiks jāapstāsta, kas ir aizmugurē. Tāds ieraksts mums vairāks rādīja. Es to vienu tik atceros. Krasas stījās arī tur bija. Tā. Tālāk ir mirgojošs dzeltenais signāls. Neko neregulē, nekāda satiksme. Mirgojošs dzeltens kalpo tikai, lai piesaistītu uzmanību. Pirmais, tātad neregulējuma krustojumi, tas nozīmē naktī, kad satiksme nav īpaši liela, tad daļa Luksfora aiziet mirgojošā dzeltenā režīmā. Ja, tātad Luksfors vairs neregulē satiksmi. Luksfors mirgo tikai, lai pamanītu, ka tur ir krustojums. Tad skatāmies jau priekšrocības zīmes. Varbūt divi dzeltenie kopā.
Tāda parasti ir pie gājēju pārējām. Nu, teiksim, Rīgā, Valdeķa iela un Kartupeļu ielas krustojums. Tur ir skola blakus krustojumam, kur maz bērni iet, jo pārējie arī tur blakus ir. Nu, tātad virs pārējais mirgo 2 dzelteni pārmaiņas signāli. Tādā veidā brīdinot vadītājs, lai viņi ir īpaši uzmanīgi. Tad var izskriet kāds bērns priekšā. Varbūt arī viens mirgot dzeltens, jebkurā gadījumā, lai piesaistītu uzmanību. Sarkanais signāls. Vai nu deg sarkans vai mirgo. Tagad pēc dzelzceļa pārbrauktiem pārmaiņas. 2 sarkani mirgo. Tas ir aizliedzošais. Šeit vairs braukt nedrīkst. Tātad ir jāstājās. Te nekāda cita varianta nav. Ja ilgi jāstāv, ja ilgi sarkanais degs, tad parasti šādu zīmīti pieliek klāt. Nu, teiksim, Rīgās krastījās tāda ir pie Lido, pie Mola. Ja, tad vadītājs tiek brīdināts. Nu, šeit ir 4 minūtes, uz krastījās ir 2 minūtes. Tad ilgi būs jāstāv. Lai nav tā, ka automašīna piebrauc, nu, tad vadītājs tur sēž, nevar saprast, kāpēc tas sarkanais tik ilgi deg, un tad padomā, ka laikam luksvars nestrādā un brauc ar sarkanu. Tad, lai tā nenotiktu, ja, tad viņi brīdina. Es pacietīgs, būs ilgi jāstāv. Tā, nākamais signāls. 2 aizliedzošie uzreiz. Sarkans un dzelteni. Pie šādas kombinācijas tātad jau uzsākam kustību. Jau laižat vaļā, nu, teiksim, ja ar mehānisku ātrumu kārtu, tad sajūgu pedāli laižam vaļā. Kamēr jūs to pedāli atlaidīsiet, auto būs jau zaļais iededzējis. Tad pie zaļā jau ir jābrauc. Ja? Uzsākam pie šāda te. Tad, kamēr automašīna izkustināsiet, būs jau zaļš. Nu, tad apmēram pēc 2-3 sekundes vēl atlikušas un dabūs zaļais. Ja stāv pie sarkanā luksvara signāla krustojumā un iedegās tas dzeltenais klāt, viss, laižat vaļā sajūgu, sākat braukt. Ja tuvojaties krustojumam, kur sarkanais deg, nu, tad nāksies apstāties, viss spiežam brēmi, samazinam ātrumu un pieslēdzās klāt tas dzeltenais. Viss, laižat brēmas vaļā. Turpiniet braukt. Kamēr tiksiet līdz krustojumam, būs jau zaļais. Ja, tad pie zaļā jau ir jābūt kustībā. Pretējā gadījumā tā būs satiksmes kavēšana. Tā, nu tagad par pašiem luksforiem mazlietiņās. Ja, tad bez konflikta regulēšana. Ja ir 3 joslas, tā kā Rīgā, nu tur ir vairāk joslas, ja, bet nu, tad, ja būtu 3 joslas, tas nozīmē, ka būs 3 luksfori uzstādīti. Tātad 3. Katrai joslai savs luksfors. Katra josla regulējās atsevišķi. Nu, varētu būt tā, ka tas drīkst braukt pa kreisi, tas drīkst braukt taisni. Ja, tātad drīkst taisni. Tā josla nedrīkst. Tur deg sarkanais. Ja. Tātad tie nekur nedrīkst braukt. Nu, kas ir svarīgākais pie šādiem luksforiem? Stāvot savā joslā, skatāmies tikai savu luksforu. Ja, lai nav tā, ka šeit stāvot, skatāmies to. Ja, tad mums ir pašiem savs. Nu, Rīgā pie stacijas, man liekas, diezgan regulāri var novērot, tur ir tā, ka uz Mērķeļa ielu griežās. Te deg sarkanie, un pa Čaku ielai braukt, tur zaļā bultiņa iedegās. Un nezinu, kāpēc tieši tie, kas stāv te, 3. joslā, viņi to luksforu skatās. Kā iedegās bultiņa, tā viņi sāk griezties. Lielākā daļa braucēji, viņi pabrauc un apstājās. Nu, kaut ko saprot tomēr, ka laikam pārējās automašīnas paliek stāvot un gaida savu signālu. Ir arī tādi, kas aizbrauc. Tātad to nevajag darīt. Stāvam, skatāmies tikai savu. Viskomiskāk tur izskatījās vienu rītu. Sieviete nogriezās krustojumā pa kreisi. Tur ir uz Mērķeļa ielas gājēji. Nu, tātad zaļais luksforiņš gājējiem deg, kur McDonald's ir. Un diezgan daudz te gājēji pāri iet. Sieviete nogriezusies pie sarkanā. Ja, brauc caur tiem gājējiem, taurē, lamātos gājējs, pati brauc pie sarkanā. Tad tie gājēji jau viņai rādīja, ko pa viņi domā. Rādīja pirks pie deniņiem un rādīja ar pirks uz luksforu. Viņi tā nesaprat. Viņi izbrauc cauri, viņi tālāk pa Mērķeļa ielu brauc. Tā gan viņi tad apjuks izskatījās, jo viņi galvu uz visām pusēm grozīja, laikam tā jocīgi palika. Ka nezinu, kāpēc no rīta, kad lielā satiksme, viņi pa Mērķeļa ielu brauc viena pati, ja visas automašīnas palika krustojumā stāvot. Ja.
Nu tā, neko citu jau šeit arī piebilst vairs nevar. Teiksim, Rīgā krastila. Viss, kur ir krustojumi ar luksforiem, tur viss ir šādi luksfori arī ir. Ja? Tad skatieties, kur drīkst braukt. Tā, nākamās. Tagad būs papildu sekcijas. Tātad luksofori ar papildu sekcijām. Tātad šīs te bultiņas. Tātad tādā virzienā, kur deg bultiņi, drīkst braukt tikai tad, kad deg bultiņi. Pie kam tur, kur atļauts ir kreisais pagrieziens, drīkst arī apgriezties. Tātad šeit drīkst braukt visos virzienos, te arī drīkst visos. Šeit tikai pa labi, pa kreisi un apgriezties, tur tikai pa labi, tur tikai taisni. Ar ko atšķirās šie divi luksofori? Nu, runājot pa labo pagriezienu. Tur, kur deg zaļais signāls un zaļā bultiņa, un tur, kur ir sarkanais signāls un zaļā bultiņa, kāda atšķirība starp viņiem? Tad šī gadījumā, ja ir zaļš un zaļa bultiņa, pa labi droši var griezties. Ceļš automašīnām jādod nav, braucam tikai. Ja ir sarkans un zaļa bultiņa, tas ir līdzvērtīgi kā zīme, dodiet ceļu. Drīkst griezties pa labi, bet tikai tad, ja neviena tur nav. Tātad, ja ceļš ir brīvs, tas pats, ka zīme 3 stūrītes, dodiet ceļu. Šeit droši, tur jādod ceļš. No kā jāuzmanās? Nu, tāds piemērs. Krustojums. Te ir papildu sekcija. Šeit ir bez. Tātad te deg sarkanais signāls. Tur arī deg sarkanais. Un te deg zaļa bultiņa. Un 2 automašīnas. Pirmais vadītājs brauc. Tur viņiem ir atļauts, bultiņa deg, viņš brauc. Otrs vadītājs, kurš nezina satiksmes noteikums, izbrauc ar sarkano luksforu signālu. Un te no viņi satiekās. Kurš avārijā būs vainīgs? Pirmais vai otrais? Vai tas, kurš ar sarkanu izbrauc, vai tas, kas pie bultiņas nogriezās? Nu... Vai cik tas tā interesanti skanētu, bet vainīgs būs pirmais. Jo tas ir tas pats, kas zīme, dodiet ceļu. Tātad viņš drīkstēja braukt, kad uz galvenā ceļa neviena nav. Nu, ja tā pa godīgam sadalītu sodas, tad otrajam varētu sods būt par to, ka viņš ar sarkano izbrauc. Bet avārijā būs pirmais vainīgs. Tas ir viens, ka tā ir tā kā zīme, dodiet ceļu. Otrs, kā viņš var zināt, kāds luksforā signāls ir. Viņš jau neredz no tās pusītes, viņš no šīs puses redz, no šīs pusītes redz, no tās neredz. Tad varbūt viņam arī zaļais tur deg. Ja, tātad, jebkurā gadījumā, pat ir pazīstams krustojums. Ja ziniet, ka tur šāda kombinācija ir vienalga, pirms griežamies, obligāti jāapstās pa kreisi, vai tomēr kāds nevāk cauri ar to sarkano. Jo viņiem ir tomēr priekšroka. Kā var zināt, ka ir papildu sekcija? Teiksim, naktī braucot. Ja, tad, ja viņi nedeg, ceļš tumšs, nav apgaismots, kā var zināt, ka vispār tā papildu sekcija tur ir? Nu, pirmkārt jau uz pašu tā zaļā signāla būs tāda bultiņa. Bet tā bultiņa nebūs redzama. Pa gabalā braucot, viņi nevar redzēt. Viņi var redzēt tikai tad, kad piebrauc jau tuvu pie luksofora. Bet, ja būs bultiņa, tad tāds balts rāmīts apkārt luksoforam ir. Ja, tad ja tādu rāmīti gan var redzēt. Tad, ja tāds ir, nu, tad skaidrs, ka tur būs arī papildu sekcija. Ja Lietuvā esat bijuši, viņiem ir tāda zīmīta, redz tāda zaļa bultiņa. Mums nav satiksmes noteikumos tāda zīme. Lietuvā ir. Tātad viņiem ir atļauts Lietuvā griezties pa labi pie luksofora sarkanā signāla, ja neviens netiek traucēts. Tas pats, kas papildu sekcija. Tā, ejam tālāk. Dzelzceļa pārbrauktūs. Tātad 2 pārmaiņas mirgojoši sarkanajie ir. Braukt nedrīkst. Varbūt tā, ka uz pārbrauktiem, kamēr sarkanie nemirgo, mirgo balts pa vidu. Baltais tiek tikai izmantots, tikai kalpo tādiem mērķiem, lai pamanītu dzelzceļa pārbrauktuvu. Ja sāk sarkanie mirgot, baltais vairs nemirgo. Nu, teiksim, Rīgās vai pie Rīgas varētu teikt, saurēšos. Vesā 2 dzelzceļa pārbrauktiem luksoforu tādi ir.
Tā, nākamais sarkans krustiņš. Tādi jau diezgan daudz tagad ir redzami. Ko tad nozīmē krustiņš? Tā viņš izskatās virs luksfora, sarkans krustiņš. Tad, ja ir krustojums. Tātad viena automašīna brauc taisni, otra griežās pa kreisi. Tātad tas, kas griežās pa kreisi vadītājs, viņam jādod ceļš, kas pretī brauc taisni. Ja te ir luksfors uzstādīts, un luksforam ir tāda signāla, kuru nesakrīt no abām pusēm. Tātad no vienas pusītes zaļais, no otras puses ir sarkanais. Tad pretīm braucošās automašīnas vadītājs stāvēs. Viņš nebrauks, viņš nedrīkst braukt, viņam ir sarkans signāls. Bet kā tagad tas otrs vadītājs var zināt, ka pretējais nebrauks? Tad viņam virs luksfora, tad sarkans krustiņš iedegās. Tad tas nozīmē, ka pretīm braucošam ir sarkanais signāls. Droši drīkst griezt pa kreisi, kamēr tas krustiņš deg. Pretī braucošie stāvēs. Tāda krustiņa pēdējā laikā aizvien tāda populārāk paliek. Tā. Mēņvirziena satiksme. Rīgā, Vecmilgrāva tilts. Laikam vienīgā vieta Latvijā, kur tāds luksfors arī ir. Tad satiksme ir organizēta 3 joslas automašīnām, kurām brauc. Abas malējās vai uz vienu vai uz otru pusīti, tad tās nekad nemainās. Tad tas uz vienu pusi, tas uz otru pusi. Vidējā josla ik pa laikam maina virzienu. Tad vai nu brauc uz vienu pusīti vai uz otru pusīti. Kā tad tagad var regulēt šo satiksmi? Ar šīm 2 luksforiem. Reku viņi ir. Tad priekšā tas lielais luksfors ir un daudz maziņie tur uzstādīti. Ja lielajā, tad nedrīkst braukt video josliņu. Lielajā degs dzeltenā būtiņa, rāda, ka uz maliņu jāpāriet. Un tie mazie luksforiņi, viņi daudz ir. Viņi tur pa kādiem 50 metriem apmēram uzstādīti. Tur viņos degs tas sarkanais krustiņš tāds. Tas nozīmē, ka braukt tur nedrīkst. Tagad pretēji, ja drīkstēs braukt, lielajā būs zaļā būtiņa, rāda, ka drīkst braukt. Un tie daudzie maziņie arī zaļa būtiņa. Tas nozīmē, ka drīkst braukt. Ja luksfors gadījumā nestrādā, braukt ir aizliegts. Pa video joslu no vienas un otras puses nedrīkst iebraukt. Satiksme tur īpaši bieži nemainās tas virziens. Viņi tur 2 reizes dienā tikai maina dienas pirmā pusi uz vienu pusi. Un otrajā dienas pusē uz otru pusīti. Nav tā kā parastais luksfors, kur tur ik pa minūtē mainās. Tramvaja luksfors. Tramvaja luksfors ir diezgan vienkārši. Te nekāds zils, zaļs, sarkans gaismiņas nav. Vienkārši vai deg kāda lampiņa vai nedeg. Kā tiek regulēts satiksme? Ja deg apakšā lampiņa un kāda nav augšējām. Tā kā te nozīmē drīkst braukt pa labi. Ja deg apakšējā vidējā augšā taisni, ja deg apakšējā un kreisā augšā pa kreisi. Ja apakšā nedeg 3 augšējās, tramvajiem braukt aizliegts. Viņš tagad tāds strīpiņi izskatās priekšā. Tā, vēl viens tāds punkts noteikumi. Re, kur automašīna dzeltenā. Viņa pēc zaļā luksfora signāla ir iebrauks krustojumā, lai grieztos pa kreisi. Bet te ir liela satiksme, pretim automašīnas brauc, viņi nekādi nevar nogriezties. Viņi apstājās krustojumā un tagad laiž pretim braucošos. Un viņi daudz to pretim braucošo, pa to laiku pārslēdzies luksfors. Tātad jau ir ieslēdzies sarkanais signāls un zaļais jau uz tās šķērsojumās ielas ir ieslēdzies. Tikai tagad tie pretim braucošie beidzot apstājās. Tātad šīs automašīnas vadītājs, šī gadījumā zilās automašīnas vadītājs, nedrīkst uzsākt braukt, kamēr tā automašīna dzeltenā nav atbrīvojusi krustojumu. Tas nekas, ka viņam deg zaļais signāls. Tagad par tādu dzeltenu automašīnu runājot, tad viņš vadītājs drīkst iebraukt krustojumā pie zaļā signāla, bet izbraukt pie jebkura. Viņam ir ātri jāatbrīvo krustojums. Vienalga, kāds tur signāls ir. Viņš jau pat varbūt mums neredz vairs to luksforu. Tātad šim vadītājiem jāstāv, jāgaida pat ir zaļais, jāgaida, kamēr būs brīvs krustojums. Tas pats attiecās ar uz gājēju. Gājējs sāc iet pāri ielai pie zaļā signāla, ticis kaut kur līdz ielas vidum, pārslēdzās luksfors, tad viņiem jau deg sarkanais, automašīnai zaļais, automašīna jāstāv jāgaida, kamēr gājējs pilnībā pāries pāri ielai.
Tā, nu tagad ir briesmīgā regulēšana, no kuras ir ļoti bailes. Bet regulēšanā tas nav nekas grūts. Regulētais signāls tas ir vienkāršāk nekā luksfors. Jo 3 signāli tik ir regulētājiem, pat varētu teikt gan iz 2,5, jo tas trešais tik maziņš tāds, kā viņi tagad pa pussignālu var apzīmēt. Ja. Tagad regulētājs jau tikpat kā neredz uz ielām, ja, tad īsti tādu kaut kā to pielietojumu viņas neredz. Agrāk gan tā nebija, agrāk daudz un bieži regulēja īpaši Rīgā, 90. gados, kad brauc visāds īpašas personas, tur karaļi, prezidenti, tad parasti satiksme visa Rīgā tika regulēta ar rokām. Un vēl bija cīņa sastrēgumiem, no rītiem tilti, lai atbrīvotu to, tilti bija nosprūduši. Tātad gan Lašplieša iela, gan Valdemāra iela, tātad tika regulēta ar rokām, gan arī visā garumā. Lai vairāk automašīnas tiktu no tiltiem iekšā centrā un mazāk šķērsām laida viņas. Ja, tātad, lai atslogotu tilts. Kur nedrīkst braukt, ja regulētājs? Nedrīkst mugurā un krūtīs braukt. Un nedrīkst izstieptai rokai pāri braukt. Tad pirmais signāls. Jūs būtu tā kā braucēji, braukt man virsū, es būtu tā kā satiksmes regulētājs. Es šādi stāvu krustojumā. Ja? Pavisam vienkārši. Kur drīkst braukt? Te stāv satiksmes regulētājs, tie viņam pleci ir. Tas būs tramvajs. Es ar stangu. Es nezīmēšu sliedzi, lai nav tik raips. Tātad tas ir tramvajs, tā ir automašīna. Te tas pats, no visām 4 pusēm vienādi. Tā, nu, sāksim regulēt. Sāksim ar tramvaju. Ar tramvaju ir visvienkāršāk. Tramvajs regulētājiem vienmēr brauc par rokām. Vai vēl kā varētu teikt cauri piedurknēm. Kā rokas salikts, tā tramvajs brauks cauri piedurknēm. Vienā iebrauc, otrā izbrauc. Tad vienalga kā rokas salikts. Nu, līdz ar to šis tramvajs brauks kādā virzienā. Vienā piedurknē iebrauc, otrā izbrauc. Tad brauks taisni. Tas tramvaja vadītājs tiek kādā piedurknē iekšā? Netiek. Nebrauks. Tā tramvaja vadītājs cauri piedurknēm, pretējā virzienā. Vienā piedurknē iebrauc, otrā izbrauc. Tas tramvaja vadītājs nevienā piedurknē netiek. Nu, redz, tramvajiem tikām skaidrībā. Tagad palika ar automašīnām. Tātad krūtīs mugurā braukt nedrīkst. Tie 2 arī nebrauks. Palika 2 automašīnu vadītāji. Brauks taisni un pa labi. Taisni un pa labi. Un tas arī ir viss pirmajam signālam. Jā, tad šeit jāatcerās, ka automašīnām nav atļauti kreisie pagriezieni. Tas lielākoties, ka regulēšana arī bija, tas bija tas, kad tieši pārkāp vadītāji. Tad pa kreisi griezties nedrīkst. Kāds sots ar pluksvaru signāliem vai regulētais signālu neievērošanu? No 30, ja nemaldos, kaut kur līdz 150 eiro apmēram. 4 soda punkti. Nākamais signāls. Tad vadītājs vairs nestāv vienkārši rokas gar sānām nolaidis, bet labā roka, tas ir zizlis, ir izstiept uz priekšu šādā veidā. Stāv. Šāds stāv. Roka izstiept uz priekšu. Kā tagad tiks satiksme regulēta? Atkal sāksim ar tramvajiem. Nosacījumi tie paši. Tad kādā virzienā brauks tramvaja vadītājs? Pa vienu piedurkni iebrauc, pa otru izbrauc. Tad griezīsies pa labi. Tā tramvaja vadītājs pretējā virzienā pa vienu piedurkni iebrauc, pa otru izbrauc pa kreisi. Tā tramvaja vadītājs piedurknē nevienā netiek, nebrauks. Tā tramvaja vadītājs arī netiks tek roku priekšā. Ja?
Nu, automašīna ar pāri izstieptai rokai un mugurā braukt nedrīkst. Tātad neviens no otrs nebrauks. Kur viņam tagad paliek braukt? Virsū nedrīkst, pāri rokai nedrīkst. Tikai labais pagrieziens paliek. Nu, un tagad kā ar to vadītāju? Tur vislielākās iespējas. Drīkst braukt taisni, drīkst braukt pa labi, drīkst braukt pa kreisi un drīkst arī apgriezties visos virzienos. Nu, tad, kad parasti šādu signālu dod, tad regulētājs viņš pakāpjās mazliet maliņā no krustojuma, lai to kreiso varētu arī izpildīt, tad pirms viņi griežās. Kas ir jāņem uzdevumos vērā, ko mēs šeit neņemam vērā, bet kas uzdevumos jāņem vērā ir sliedes tramvai. Nu, pieņemsim, ka sliedes taisni iet. Nu, tad tagad būtu jautājums, kādā virzienā, ko darīs tas tramvajs? Viņš drīkstētu braukt pa labi, bet viņš to nevar izdarīt, jo tramvajs jau tikai pa sliedēm iet. Tad tramvajs stāvēs, bet automašīnas vadītājs brauks pa labi. Otrs, kas jāņem vērā, arī ko neņemam šeit vērā, bet kas jāņem uzdevumos vērā, braukšanas joslas. Tad pieņemsim, ka tur ir 3 joslas. Nu, pie šāda signāla, kur drīkstēs braukt? Tad malajā joslies taisni pa labi, tas ies tikai taisni, tas ies taisni, pa kreisi un apgriezties. Tad pa visiem kopā viņi drīkst braukt visos virzienos. Ja, bet, nu, kā ir uzdevumos jautājums, tad, teiksim, būs pēc transporta līdzekļas pirmā joslā un jautājums, kur viņš drīkst braukt. Nu, tad viņš drīkstēs tikai taisni pa labi. Ja grib griezt pa kreisi, tad jānomaina josla. Tad vairāk noteikumu punktu jau iet te kopā. Nu, un pēdējais signāls, kas palicis, tas, ko pa pussignālu gan izsauc, ka roka izstiept gaisā, šādi te. Tad nav svarīgi, uz kuru pusi sagriezies ir regulētājs. Ja roka gaisā, tas tā kā luksforam dzeltenais signāls. Tātad tie, kas ir iebraukši krustojumā, tie pabeidz iesākt to manevru. Nu, tie, kas ir pirms krustojuma, nu, viņi arī paliek pirms krustojuma. Gaida nākamo signālu. Nu, tad tā ir visa tā briesmīgā regulēšana. Kas nemaz tik briesmīgi nav. Tā, kur jāapstājās? Ja ir regulētājam aizliedzošais signāls. Ja ir stop līnija, tieši pirms stop līnijas, tad arī luksforā, ja ir sarkanais. Ja nav stop līnijas, bet varbūt tā 4-stūrienā zīmīte ir stop zīmīte 4-stūrienā, kas saucas apstāšanās vieta, tad jāapstājās tieši pirms zīmes. Ja arī tādas nav, bet ir gājēji pārēji. Pirms gājēji pārēji, parasti pie paša zebras stājās. Tad automašīnas priekšais bumpers pie zebras. Ja arī tādas nav, nu tad tā, lai luksforu varētu redzēt. Tiksim, labie stūrīti augšā vai redz luksforu. Stājamies. Nu, tā. Tas par regulēšanu. Viss. Paldies, ka noskatījies video lekciju, seko līdzi jaunumiem mūsu sociālos tīklos un gaidām tevi atpakaļ skolas solā.